Sveicināti CHD iekārtu pārvaldības portāla video instrukcijā. Šajā pamācībā uzzināsim visu nepieciešamo par pārskatiem, to veidiem, saglabāšanu, lejupielādi un filtrēšanas iespējām. Pēc pieteikšanās portālā kā pirmā tiek atvērta info sadaļa. Tajā ir pieejama statistikas informācija par uzņēmumu viedkasēs realizēto darījumu skaitu un summu. Realizācijas datus iespējams aplūkot, filtrējot tos pēc dažādiem laika posmiem, piemēram, šonedēļ vai šomēnes, noklikšķinot uz attiecīgās opcijas. Logā Realizācijas analīze ir pieejama detalizētāka informācija par viedkasēs reģistrētajiem darījumiem. Ja uzņēmumam ir vairākas tirdzniecības vietas un viedkases, tad katrai no tām iespējams aplūkot atsevišķus statistikas datus, izvēloties attiecīgo parametru nolaižamajā izvēlnē, vai arī aplūkot datus par visām ierīcēm, šeit izvēloties opciju visas ierīces, ja jūsu kontā ir reģistrētas vairākas ierīces. Realizācijas datus iespējams filtrēt pēc dažādiem laika posmiem un šodienas datu vietā aplūkot, piemēram, šīs nedēļas datus. Atverot izvēles sadaļu, jums ir iespēja norādīt individuālu laika periodu, noklikšķinot uz datuma un izvēloties individuālu pārskata periodu un veidu. Piemēram, aplūkot reģistrētos darījumus pēc stundām. Nospiežot pielietot, ieraudzīsiet datus pēc izvēlētajiem parametriem. Loga augšējā labajā stūrī, noklikšķinot uz filtrs, iespējams iestatīt individuāli izvēlētus datu analīzes periodus. Piemēram, varam iestatīt, lai realizācijas analīzē būtu redzami dati tikai par pēdējām 3 stundām, vai par pēdējiem 3 mēnešiem. Kad šie individuālie parametri ir iestatīti, nospiediet pielietot. Turpmāk arī pēc atkārtotas pieteikšanās portālā realizācijas analīzē tiks izmantoti iepriekš izvēlētie filtra parametri. Tālāk aplūkosim visus pieejamos pārskatus. Tiem varat piekļūt vai nu atverot nolaižamo izvēli realizācijas analīzes loga apakšējā labajā stūrī, vai arī kreisās puses izvēlnē atverot sadaļu pārskati. Sākotnēji atvērsim sadaļu realizācijas kopsavilkums, kurā portāls automātiski uzkrāj visu viedkasē veikto darījumu informāciju. Šajā sadaļā redzam nodokļu informāciju, kur aplūkojams visas darījumiem piemērotās nodokļu likmes. Tālāk aplūkojami dati par reģistrētajiem maksājumu veidiem. Sadaļā Neto realizācija redzam kopā gūtos ienākumus visas viedkases lietošanas laikā. Sadaļā Realizācija tiek uzskaitīti darījumu veidi un to summas. Piemēram, kā redzam, tiek uzskaitītas arī veiktās atmaksas, labošanas, kļūdas un citi dati. Savukārt atlaižu un uzcenojumu sadaļā tiek uzskaitītas visas darījumiem vai precēm piemērotās atlaides vai uzcenojumi. Kā redzam, filtra informācijā šie dati tiek atspoguļoti par noteiktās dienas periodu. Lai izvēlotos citu laika periodu, noklikšķiniet uz filtra perioda un mainiet parametrus pēc saviem ieskatiem. Kad tie ir izvēlēti, spiediet rādīt. Portāls piedāvā iespēju realizācijas kopsavilkumu ērti un ātri saglabāt PDF faila dokumentā. Lai to paveiktu, noklikšķiniet uz lejupielādes ikonus un izvēlieties PDF opciju. Sagatavoto failu tālāk iespējams izdrukāt vai saglabāt pēc jūsu ieskatiem. Nākošā sadaļa pārskatu izvēlnē ir nodaļu grupu pārskati. Ja ir veikta attiecīgi nodaļu konfigurēšana un tām ir piešķirtas nodaļu grupas, šeit redzēsiet pirkumos reģistrēto nodaļu sadalījumu un procentuālo realizācijas vērtību.
Rindā nav piesaistīts, tiek attēlotas visas nodaļas, kas nav piesaistītas kādai noteiktai nodaļu grupai. Visas pārskata kolonnas iespējams kārtot augošā vai dilstošā secībā, piemēram, pēc daudzuma, noklikšķinot uz attiecīgajiem bultiņu simboliem kolonnas virsrakstā. Arī šo pārskatu, tāpat kā visus citus, iespējams filtrēt pēc noteikta perioda. Filtrēšanas iespējas piedāvā izvēlēties arī noteiktu kasieri, lai aplūkotu tikai attiecīgā kasiere reģistrēto darījumu attiecīgo pārskatu. Aktuālie filtrēšanas parametri vienmēr ir redzami zem pārskata nosaukuma. Un pārskatus iespējams lejupielādēt PDF vai Excel formātā, kā arī kopēt pārskatu datus, lai pēc tam tos ērti varētu iekopēt, piemēram, Excel failā. Lai aplūkotu nodaļu vai preču pārskatus, dodieties uz attiecīgo sadaļu, kurā tāpat kā citos pārskatos varat datus kārtot augošā vai dilstošā secībā, filtrēt pēc nepieciešamajiem kritērijiem, kā arī lejupielādēt nepieciešamajā formātā. Ja kāda no precēm vai nodaļām nav reģistrēta nevienā darījumā, tā šajos pārskatos neparādīsies. Sadaļā Darījumu pārlūks varat aplūkot visus viedkasē reģistrētos darījumus. Noklikšķinot uz jebkura darījuma, varat aplūkot tā datus elektroniskā žurnāla čekā. Kā arī varat atzīmēt noteiktus darījumus, lai apskatītu tos vienu pēc otra. Atzīmētos čekus iespējams ērti saglabāt, noklikšķinot uz lejupielādes ikonas. Iegūtās PDF kopijas varam, piemēram, ērti pārsūtīt vai pārkopēt kā darījumu apliecinošu dokumentu elektroniski, bez nepieciešamības meklēt datus SD kartē. Kā arī, izmantojot filtrēšanas opcijas, varam atlasīt noteiktus parametrus. Un, nospiežot loga augšējā labajā stūrī esošo lejupielādes ikonu, varam ērti saglabāt visus attiecīgā filtrēšanas perioda elektroniskās kontrollentes datus PDF failā. Tālāk atvērsim sadaļu Kases žurnāls. CHD iekārtu pārvaldības portāls automātiski sagatavo elektronisku kases žurnālu, kas aizstāja nepieciešamību pildīt kases žurnālu manuāli ar roku un nepieciešamību tajā līmēt čekus. Visticamāk, sākotnēji atverot kases žurnāla sadaļu, tā ir tukša, jo tajā dati par šodienu veidojas tikai pēc Z pārskata izdrukas viedkasē. Ja pārvaldības portāla kases žurnāla logā mainīsim filtri iestatījumus un izvēlēsimies, piemēram, šonedēļ, varēsim aplūkot visus nedēļas laikā sagatavotos Z pārskatus. Noslēdzot katru darba dienu, obligāti ir jāveic finanšu pārskata Z izdruka. Lai sagatavotu jaunu Z pārskatu, viedkases ekrānā dodieties uz Citas funkcijas, Z pārskati un spiediet Finanšu pārskats, lai to izdrukātu. Jāņem vērā, ka pēc Z pārskata drukāšanas tiek dzēsti uzskaites perioda tekošie rādītāji. Tagad portālā redzam arī pēdējo sagatavoto Z pārskatu. Atlasot nepieciešamos kases žurnāla filtra parametrus un izvēloties lejupielādes opciju, varēsim kases žurnāla datus ērti saglabāt PDF vai citos piedāvātajos formātos. Apsveicam!
Tagad jūs zināt visu nepieciešamo par darījumu pārskatiem, kā arī par to filtrēšanas un saglabāšanas iespējām.